Vai iepērkoties veikalā, esi kādreiz domājis, kāpēc uz čeka rakstīts PVN? Lūk, pāris lietas, kas tev būtu jāzina. PVN, jeb pievienotās vērtības nodoklis, ir patēriņa nodoklis, kas tiek iekļauts preces vai pakalpojumu cenā. Tu kā pircējs vai pakalpojumu saņēmējs esi tas, kurš maksā šo nodokli, kad iegādājies preci vai saņem pakalpojumu. Bet, ja esi uzņēmējs, tad tu esi starpnieks, kas pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, iekasē PVN no pircējiem un pārskaita to valsts budžetā. Bet kur tad paliek šī nauda? Latvijā PVN veido 28,9% no valsts budžeta kopējiem nodokļu ieņēmumiem, kas attiecīgi nodrošina finansējumu izglītības, veselības, drošības un citām sabiedriskās jomas funkcijām. Tomēr mēdz būt arī izņēmumi, kuros PVN netiek piemērots, kā piemēram pakalpojumiem veselības un izglītības jomās. Tāpēc atceries, godprātīga nodokļu nomaksa ir katra iedzīvotāja un uzņēmēja atbildība, kas veido pamatu spēcīgai valstī un sabiedrības labklājībai. Tavi nodokļi, tava atbildība.